Rekur viņš. Nu tad labrīt no rīta sportisti. Labrīt. Labāk vēlāk nekā nekad. Āmen. Es vakardien pie 0-3 pret Zviedriem gāju gulēt. Jo sapratu, ka man jāiet skriet no rīta. Paldies tev. Tā kā Ko tu domā par Sohu lēmumu un Ukrainas skeletonistu ķiveri? kaut gan es neesmu tur kaut kāds mega tur anti-krieviskais cilvēks un tā tālāk. Es vienmēr tā kā mēģinu to visu tā salikt prātīgi pa plauktiņiem. Šajā reizē man likās, kā tik cēls tāds skaists konceptuāls piegājiens no skeletonistas puses. Kaut kā man nepatīk šis lēmums. Tik tendenciozi. Nu labi, mēs vienmēr tā domājam, ka kuras pārsvar nav politika, bet patiesībā... Oi, kurš tu tā vajag domā? Nu jā, redz, mums paudz tā jau vairs nedomā. Tu esi slavens ar to, ka tu skrieni no rīta. Es skrienu no rīta. Kāpēc tu? Es kādreiz biju slavenāks, ka es skrienu no rīta. Jo es skrēju gan katru rītu. Bet Tas kāpēc tu to 5, dari? 6. Kāpēc tev tas ir būtiski? Un kāpēc tieši no rīta? Zini, kaut kā tas brīdis, kad tu pēc tam ieiet dušā un tu esi paveicis jau no rīta to mazo sporta devu, kuru tu tāds, man liekas, dzīvības eliksīrs. Lai tu būtu šeipā, lai tu varētu. Man bez tā, es esmu tāds īgnis, kad es no rīta izskrienos un iedodu to pirmo enerģiju pats sev, tad man pēc tam ir daudz vieglāk strādāt ar cilvēkiem. Kaut kā tā. Es varu būt ļoti īgnis, jā. Un ne ļoti, bet pat ne tikai īgnis. Cik labi, Dusmīgs. Cik labi, ka viņš izskrien no rīta. Tikot, kad esi minējis, ka tev skriešanas ambīcija varētu būt arī kaut kāds Ironmans, tu neesi vēl noskrējis. Man bija, bet tad man uztaisīja sirds operāciju. Man nomainīja vārstuli. Un ņemot vērā, ka es esmu tā kā basicā ideālā formā, gan arī 100 kg vairāk, 100-102. Tad Ir ko turēt sirsniņā. tas Ironman projekts, viņš pēc būtības nav īsti manam ķermenim. Nu, tā kā, es viņu varētu varbūt uztaisīt, bet jautājums ir, tādu masu stiept visu to nenormālo gabalu. Nekas tur super veselīgs. Sirdī mēs saitējam. Teikām, mēs šobrīd vairāk trenējam uz tādu veselību. Es teju vingrot no rīta. Cik garos tu sāki spēlēt basketbolu? Baigi agri. Jo man māma bija basketbolisti. No pašu bērniņš. Tā kādos gados 5. Wow! Wow! Toreiz jau tās sekcijas nebija tik daudz. Viņš būs vienot bija basketbols, futbols. Tagad jau to sportveidi tik daudz. Sākot ar skateparku sportveidi. Ja patiesībā tie pat mani patika vairāk bērnību. Tur BMX un vienmēr likās kaut kas nenormāli foršs. Bet, nezinu, vecāki neredzēja to lietu. Viņi varbūt nesaprat jau tajā laikā. Tu atminies to sajūtu, ka tu tā kā saproti, ka tu ej uz to treniņu, nevis tāpēc, ka mamma vai tētis vai treneris saka, bet ka vārds kaut kas tur ir. Tu tā kā rīktīgi. Kādos 14 gados es sapratu, ka tur kaut kas ir. Un tad es sāku trenēties pēc 6 un vairāk stundām dienā. Gan peldēju klāt, gan skrēju klāt. Vien vēl gāju pie sava vecuma. Esam pie gadus un 2 gadu vecāki. Lielas dzīvoju zālē. Ok. Un tad notiek dzīve, 19 gados. Saproti, ka tā kā, Tā nebūs. profesionāli nebūs. Jā, kaut kā viskas mans raksturs. Tāds nepakļāvīgais. Grūti man bija sadarboties tajā laikā ar treneriem. Un iespējams, ka pat ar komandas biedriem. Un, teiksim tā, ka es nevaru pieņemt lēmumu un mainīt virzienu. Man šausmīgi paliek grūti tādā sasniegt. Tā kā tāda, laikam, demokrātija tomēr ir priekš manīgi.
Jā, kas viņš pēc horoskopu? Pēc. Bet tu teici horoskopiem, ne? Nē. Nu, pēc kā uzmanīgi. Es ik pa laikam uzskatu, kad man šķiet, ka tur kaut kam varētu būt. Jo es biju nesen uz podcastu par horoskopu. Nu, tad tici horoskopiem? Es nē. Varam tur zvaigznēm un Nē. liktenes līnijām. Likteņi mēs tur lielā mērā pašalku kopā. Un tad ir tas, ka nevaram ietekmēt. Un tā vēl pagaidām cilvēks nav atradusi īsti skaidrojumu. Bet jebkas, kas palīdz cilvēkam no rīta noskriet un kaut kam ticēt un būt pārliecinātam, ka tieši tā arī būs ar viņu. Dievs pasaka, lai tas notiek. Vai tas ir horoskops, vai tās ir zvaigznes. Ja cilvēkam ar to ir labāk, tad noteikti vajag Pievienojās tev. 19 gados it kā es kā beidzu, tad kaut ko pats sāku. Tad bija tā, ka es pirmajā dienā, kad man slimnīcā pateica, ka nebūs profesionāls sports. Jā. Es braucot no slimnīcas, nobēru vienu asaru. Un uzreiz zvanīt ieteikties darbā Arkoru ielas teiķi. Nākamā dienā bija uz pārunām un sāku strādāt. Skolas gados. Nu, es negribētu būt tavs skolotāji, godīgi sakot. Nu, tas bija Tā, straks. ja būtu tā, kā tu tad arī bija kārtībā. Jā. Nu, bet tev bija kā bija, vai ne? Bet tāpat laikā tu esi pieņēmis ļoti jēdzīgus lēmumus, kurā brīdī tev tas atmiņš par geto dzīve. Nu, kā tāds rīktīgs rebels vienkārši saprot, ka es gribu nevis sev. Pavadam. Oh my God, cik skaisti! Oh my God! Un, nu, ka es gribu nevis sev, tur man būs miljons, vai 5 miljoni, vai miljards, bet ka es gribu kaut ko, nu, lai tev arī ir labi. Pēteri, Annīte. Nē, drausmīgi skanēs, bet kaut kā vecāki. Jā, es nezinu, kaut kādā ārprātīgi bagātā ģimenē. Bet, vienmēr bijis pilns aizskats, silta gultsvieta un 2 vecāki, fantastiski piemēru, kuri tur no rīta ceļās. Viņi ir optimistiski noskaņot, viņi iet un dara. Tēvam ir kaut kāds sapņi, un mamma viņu īstā gan atbalsta tajā, gan arī ļoti tiek galā ar mājlietām, paralēli gan ejot uz darbu. Viņi vienmēr man teica, Raimond, tev jau nav jānopelna dzīvē, tu būs vairāk naudu. Tev viss ir, tev vajag izdomāt, pat neizdomāt. Tev būs jāizdara kaut kas vairāk. Un tā kā tad izdomā, kas ir tas vairāk. Es gan to tikai pie kādiem 30 gadiem sapratu, kad tas man kaut kur bija ielikts. Ielikts tur bērnībā, ja man teica, tā bija tās labs teiciens. Ne jau tas, kurš ar dārgāku koņaku mazgā mašīnā riteņus, bet tas pats gudrākais. Līdz ar to tā vērtība pret to naudu, viņa vienmēr ir bijusi kā tāda, ka forši viņai ir jābūt. Tas ir normāli, ka viņi ir. Tas ir normāls instruments, bet tas nevar būt mērķis. Un es nesaku, ka ar visu to, ka mēs cenšamies darīt kaut ko jēdzīgu, ka mēs nenopelnīsim sev to pietiekami lielo naudu. Es kaut kā tā piegāju tam visam. Es vienmēr mēģināju kaut kā, it kā cilvēks virzīt tur, kur man liktos pareizi. Nekas baigi nav mainījies. Absolūti. Es esmu nedaudz varbūt pielēdīgāks kļuvis un saprats, ka likteņi ir ļoti daudz un dažādi. Bet man vienmēr ir kaut kāds subjektīvs viedoklis par virzienu, kurā cilvēks varētu doties ar to skillsetu un tādu, kādu viņš tev ir parādījis pasaulē, tā skaitā man.